Labdien! Šodien es izlasīju grāmatu Vasītis Stuss Jautrie kapi. Un tad man ir dažādi iespaidi. Es mēģināšu viņus atstāstīt pa secībā. Pirmais man bija kādi jautrie kapi, kur ir tā jautrība, kur ir tā kaut kāds absurds vai kaut kāda dancošana, kā te uz vāciņa redzams. Bet vēlāk es sapratu, ka šajā vārdā jautri, šajā krājumā ir tiešām daudz lielākas skumjas nekā varētu gaidīt. Otra lieta man bija, ka es domāju, ārpēc cik labi, ka dzejnieki raksta, jo dzejniekiem ir tāda spēja, ka dažās rindās tur pateikt visu pasauli, un tas ir tā līdzīgi kā mazā sekņā viens koks. Tālāk lasot, man bija diezgan smagi, jo es sapratu, caur ko iet šis koks. Ka viņš iet caur tādu kā lielu asfalta slāni, un tajā bija diezgan daudz sāpju, spēka, nolemtības un kaut kas arī majestātisks. Un it sevišķi beigās, kad es ielasīju pēcvārdu, es sapratu, ka šo krājumu dzejnieks bija mašīna rakstā izdrukājis, iedevis saviem draugiem. Viņa dzīves laikā nebija iznācis neviens dejoja krājums. Un tad, kad viņš bija Lēģerī, tad ārzemēs izdots viens viņa dzejoja krājums, otrais. Bet šeit ir kaut kas tāds, kā var uzvarēt nāvi, var uzvarēt laiku, var uzvarēt varu. Un savā īsās runas nobeigumā es gribu nosīt vienu dzejoļu, kurā nav varbūt šis smagums, bet kurā ir šis lielais spēks. Jā, un paldies Mārim Salējam un arī Mārai Poļakovai un izdevējiem, ka viņi turpina aizpildīt šos lielos baltos tukšums, ko mēs nezinājām par ukraiņu dzeju un par ukraiņu klasiķiem. Tas nosīs šo dzejoli. Tik skaidri piederēt, tev sāka pasauli, kā dāvinātās dienas pēkšņas laimes. Tas atriekt sajūta kā zaimus, pa mežu staigāt, klajot zaļotnē. Mīt cīrulišu ziedus, rietā nojaušot. Jau tuvojamies savas apgrēcīgās tiesības, ej tālāk, labsirdības savainots, kā dūla, rasa, zālē, gaisti, bass. Un es vēl aizmirstu piebilst, ka man arī asociējās ar Knuta Skujnieka Sēkla sniegā šis krājums. Lai gan Knuts Skujnieks viņu uzrakstīja Lēģerī, un tas bija vēl mazu brīdi pirms Vasītis Stuss uzrakstīja. Es vēl nebiju piedzimusi, bet es atceros to asfalta sajūtu, kāda mums bija.